Ilgtspēja, zaļā domāšana, bizness. Jep, tu klausies podkāstu Zaļā ziemeļmeita, un mans vārds ir Maija Āboliņa Tomsone. Seko podkāstam Spotify un Apple podcasts un nepalaid garām jaunākās epizodes. Sveiks, klausītāji! Šodien pie manis ciemos ir Maija Orbidāne, PwC, jeb PricewaterhouseCoopers ilgtspējas pakalpojumu vadītāja. Un mēs šodien runāsim daudz un dikti par ziņojumiem. Kā tieši tos veidot, kādiem tiem ir jābūt, cik gariem, cik saturīgiem un ar ko vispār sākt. Sveiki, Maija! Čau, Maija! Saki, lūdzu, kas tad ir tā izplatītākā Latvijas uzņēmuma prakse, veidot tos ilgtspējas ziņojumus? Vispār, vai tā ir izplatīta prakse, un vai vispār Latvijā uzņēmumi veido ilgtspējas ziņojumus? Zini, tā īsā atbilde ir jā. Arī Latvijā ir uzņēmumi, kam ir jāveido. Ir uzņēmumi, kuri to dara tāpēc, ka tā ir viņu pārliecība. Tas ir veids, kā viņi runā par savām vērtībām, par to, ko viņi ir paveikuši, ko viņi plāno paveikt. Ir uzņēmumi, kas ir tikko sākuši, un ir arī uzņēmumi, kas jau ir ar diezgan tādu lielu pieredzi šajā ilgtspējas ziņošanā. Un, ja mēs paskatāmies tā varbūt nedaudz statistiku, un mēs arī kā PwC mēģinājām pamērīt, kāda tur ir tā temperatūra. Un pagājušā gada tādā rudens ieskaņā mēs izgājām cauri kopā 52 uzņēmumiem. Tie bija gan valsts kapitāla sabiedrības, gan privātie, gan tādi, kas kotējās biržā. Un izvēlējāmies to sarakstu ar tiem, kas ziņo. Un pavisam godīgi var teikt, ka tie 52 nonāca pētījumā, bet bija arī virkni, kas palika ārpus. Ja? Tā kā, tas skaits vai tas uzņēmumu kopums, kuri ziņo, jā, viņš ir reāls. Bet ir vairāk tie, kuriem būtu obligāti jāziņo. Zini kā, tie, kas ir pakļauti vienam otram regulējumam, jā, tie to dara obligāti. Bet tāpat ir arī uzņēmumi, kuri to dara, tāpēc, ka, piemēram, tas ir viņu, grupas, uzstādījums vai, kā jau es minēju, tā vērtība. Bet ir arī mazāk uzņēmumi, kas to ir sākuši darīt tāpēc, ka viņiem ir sajūta, ka man ir jārunā, man ir jāstāsta par to, kas un kā ir ar šo ilgtspēju tieši pie manis. Man ļoti patīk lasīt ilgtspējas ziņojumus uzņēmumu. Es atzīšos, tā ir mana mīļākā lasāma viela. Ja es kaut ko vēlos noskaidrot par uzņēmumu, es izlasīšu viņu ilgtspējas ziņojumu. Jo es uzreiz uzzināšu, cik apmierināti darbinieki, par ko viņi vispār tur rūpējās par tiem darbiniekiem, kādas viņiem ir investīcijas kādos projektos, kāda viņiem ir korporatīvās sociālās atbildības programmas, vai vispār ir, kas notiek ar viņu finanšu rezultātiem, kāda ir viņu attīstības mērķi, respektīvi es visu to kopumu uzreiz iegūst no viena ziņojuma, tāda ļoti visaptveroša. Bet ir arī lieta, ko es esmu novērojis, kad vismaz līdz šim šie ziņojumi ir arī gana daudz tendenciozi, tādi ļoti pozitīvi, no tādas viena aspekta aprakstoši, ka tu pastāsti to, kas tev ir ērti izstāstīt, kur tu gribi lepoties, un varbūt tur arī reizēm iztrūkst tā informācija, kurai vajadzētu būt objektīvai. Kāds ir tavs novērtējums? Jā, atkal skatoties, jā, es varu tikai tev piekrist. Arī mana lasāmviela, iepazīties un iet cauri. Tā varbūt ir tāda līdzinējā, ne tikai varbūt Latvijas, bet vispār tā pieeja, kā šie ziņojumi tika pozicionēti. Koncentrējoties uz to labāko, pozitīvāko un kā sevi parādīt varbūt tādā labākā varbūt gaismā. Ja? Un tā tas ir. Tā ir varbūt arī tāda cilvēcīga vēlme to tādā veidā darīt. Un ejot laikam un arī attīstoties tātad gan izpratnē par to, kas ir ilgtspējīgs, kāpēc tas ir svarīgi, kāpēc mēs šodien ļoti lielu uzsvaru uz to liekam, gan skatoties globāli attiecībā uz klimata pārmaiņām, kas ir tāds priekšplāns šai ilgtspējai. Aizvien vairāk tiek uzlikts uzsvers, ka tev kā uzņēmumam, kā biznesam, tev ir jādomā par to, kas ir tas, ko tu varētu vēl uzlabot, vai kas ir tas, ko tu šobrīd dari, kas varbūt nav tas labākais,
kas atstāja varbūt šo negatīvo ietekmi, vai tā ir vide, vai varbūt attiecībā uz kādiem sociālajiem aspektiem. Ja? Un tā izpratne būt tādam caurspīdīgam gan tajā, ko es jau šodien esmu paveicis, gan arī tā godīgi pateikt, jā, līdz šim man nav varbūt vēl izdevies, vai es neesmu pievērsis uzmanību vienam, otram, trešajam šim ilgtspējas aspektam. Un jā, es apzinos, ka šodien varbūt mans rādītājs vai mans rezultāts šajā jomā nav pietiekams. Bet tā ir arī tāda drosme. Un tas pamazām nāks. Un šobrīd arī likumdevējs, ja mēs tādā arī Eiropas līmenī skatāmies, tad arī šī ilgtspējas ziņošanas direktīva un arī topošie Eiropas ilgtspējas ziņošanas standarti, viņi uz to ļoti norāda un vērš, ka mēs kā uzņēmumi runājam ne tikai par to, kas ir paveikts, kas ir tas pozitīvais, bet mēs skatāmies vispārīgi, kas būs tie mūsu nākotnes izaicinājumi, nākotnes mērķi, lai mazinātu arī šo negatīvo ietekmi, ko mēs kā uzņēmumu atstājam. Parunāsim par standartiem. Kādas ir tās vēsmas, kad mēs skaidri zināsim, kas tad ar šiem standartiem mums ir jādara, no kura brīža mēs varam pēc viņiem reāli arī vadīties, un cik mēs daudz jau šobrīd varam uz tiem paļauties, lai veidot, pieņemsim, šogad izmēģināt roku, jau mēs līdz šim neesam to darījuši, bet izmēģināt roku jau šogad veidot savu pirmo ilgtspējas ziņojumu pēc šiem SRS, jeb Eiropas European Sustainability Reporting Standards principiem. Tas ir ļoti labs jautājums. Bet, ja mēs skatāmies pēc tādas grāmatas, tad šobrīd ir tāds apsolījums, ka mēs šos standartus kā apstiprinātus saņemsim vasarā. Tātad šī gada vasarā. Tūlīt, jo vasara ir sākusies. Tūlīt, jā, tur iet runa par jūnijas, jūlijas. Bet standarta projekti kā tādi, viņi jau labu laiku ir tā teikt, bijuši tādā apritē. Ir bijušas gan šīs vairākās konsultācijas ar tirgu, ar dalībniekiem. Un, tie standarti ir pieslīpēti, papildināti, saīsināti. Ja? Tā kā, tas darbs ir bijis, un arī vēl šobrīd viņus tur mīca, ja vēl tie pēdējie posmi. Lūk, un no tāda uzņēmuma viedokļa jau šodien, jau šobrīd nekas netraucē paņemt šo projektu, iepazīties ar viņu. Jā, sākumā varbūt sagatavot sevi, ka tur ir tiešām 100 lapas, kas būs jāizlasa. Bet tā ar tādu vēsu galvu, ja, kā saka, neķert uzreiz un neuztraukties. Nav tik traki, varbūt kāda tā pirmā sajūta vai pirmais iespējas rodās. Lūk, un tas, kā es varbūt aicinātu uzņēmumiem sākt, un ja tiešām ir tā ambīcija, gribam jau par, piemēram, 23. gadu, tad sākt tā varbūt ar tādu pamata līmeni. Paskatīties nevis 100% visu, bet sākt ar kaut kādām tieši konkrētajām uzņēmumam būtiskākajām lietām. Paskatīties, kas varbūt no līdz šim piemērotā standarta sakrīt ar SRS, kur SRS prasa vairāk, tā kā izdarīt tādu sākotnēju analīzi. Vienkārši papētīt, novērtēt, cik varbūt jau tas mans šī brīža formāts, pieeja, saturs atbilst tam, ko no manis sagaidīs šis standarts. Un jau varbūt pirmajā gadā pielikt pirmos 30% papildus. Nākamajā gadā vēl 30%. Ja ir tā iespēja, vēl, kā saka, līdz tam 25. dzīvot. Un tad jau tajā nākamajā, tajā 25. gadā, tad tos atlikušos pielasīt, piekasīt. Jā, tā, pavisam tā vienkārši. Jā, un nemēģināt uzreiz pilnīgi visu aptvert. Jo arī no tāda rezultāta vai no tā gala ziņojuma, arī uzņēmumam ir jāsagatavojās runāt tajā valodā, tajā jaunajā valodā. Ja? Un tas prasīs laiku. Jo šodien mēs varam apskatīties un saprast, kas mums šobrīd no datiem ir pieejams. Jo jāatzīst, ka arī šajā standartā diezgan skaidri ir pateikts, ka būs tās obligātās lietas, kas ir jāziņo. Neatkarīgi no tā, vai tu sev kā uzņēmumam esi tieši šos rādītājus nodefinējis kā tos svarīgākos vai nē. Piemēram, šis vides ietvers, ja šī klimata pārmaiņu sadaļa vai pielāgošanās klimata pārmaiņām,
jā, tev neatkarīgi no tā, ka tu varbūt esi pakalpojums sniedzējs. Tev tāpat šī sadaļa būs, jā. Pretstatā, kā varbūt šobrīd šķiet, ka tas varbūt ir vairāk tāds, tāds, kā lai saka, pazuda vārds, ierastāks tādam ražojošam uzņēmumam, kurš vairāk patērē resursus, kurš rada kaut kādas blakus produktus un tā tālāk. Kas ir vēl tās obligātās lietas, par kurām mēs zinām, ka būs obligāti jāziņo? Tā ir tāda climate resilience, latviski sakot. Jā, klimata tā kā noturība pret klimata pārmaiņām, gatavība klimata pārmaiņām, pašu darba spēks. Jā, tieši tā ir tā sadaļa, bet arī šis te pašu darba spēks, tur tas darbinieku skaits, tātad tiem, kam ir šie 250 un vairāk darbinieki. Ja tu esi uzņēmums, kurš ir iekritis tajā obligātajā ziņošanā, piemēram, bet tavs darbinieku skaits ir mazāks, jo tas arī ir iespējams, tad šī sadaļa nebūs, tā teikt, obligāti. Ja? Tā kā, šādas tās prasības. Tad noteikti ir jāpaskatās, ka viens ir tieši tā rādītāja sadaļa, bet otrs ir arī šis tā kā ievada daļa. Piemēram, jautājums par šī būtiskuma novērtējumu. Tad ar jauno Eiropas standartu mēs tagad runājam par tā saucamo dubulto būtiskumu. Un standarts paredz, ka uzņēmums veic šos novērtēšanas soļus. Tātad gan paskatās uz šo savu ietekmi, tātad viņš runā ar savām ietekmes pusēm, viņš novērtē savu darbību, un papildus viņam ir arī jāvērtē, kā piemēram šīs jau pieminētās klimata pārmaiņas un tie riski, ko viņas nes, kā šie riski ietekmēs arī piemēram šos finansiālos rezultātus. Proti, kas ir paredzams attiecībā uz šī uzņēmuma, piemēram, naudas plūsmu, vai un cik lielā mērā, piemēram, šie ar klimata pārmaiņām saistītie riski var ietekmēt šo finansiālo rezultātu uzņēmumu. Ja? Un tad salikt šīs abas sadaļas kopā un tad nonākt pie šī dubultā redzējuma, jeb dubultā novērtējuma. Vai tas ir kaut kas reāli aprēķināts, jāpierāda skaitļos, tabulās, jāprognozē, jāveido šie forecasti, vai tas ir kaut kas, ko mēs varam aprakstīt paši saviem vārdiem? Attiecībā uz šo tieši dubultā būtiskuma novērtēšanu mēs arī gaidām vēl tādas ļoti skaidras vadlīnijas, un Eiropa ir apsolījusi, tātad EFRAG gan strādājot pie paša standarta izstrādes, gan šobrīd arī runā par to, kad arī būs tādas skaidrākas norādes un vadlīnijas. Un tad, izejot no tā, tad arī būs atbildes, vai tām ir jābūt tādām plašām Excel tabulām, kur mēs visu aprēķinam un tad izdarām šos secinājumus, vai varbūt kaut kā citādi tas tiks rekomendēts. Ja? Tā kā to redzēsim. Bet praktiski tam gala rezultātam viņš būs aprakstošs. Ja? Tā būs sadaļa, ko mēs iekļausim šajos ilgtspējas pārskatos. Bet, lai mēs nonāktu pie tās aprakstošās daļas, mums būs tāpat tas mājas darbs, ko mēs savā pusē izdarīsim. Un tad atkarībā no tā, cik liels mēs esam uzņēmums, cik varbūt ir šīs ietekmes, kāds varbūt ir cik globāli mēs esam. Ja? No tā arī būs atkarīgs tas sarežģītības līmenis, cik šis uzdevums mums prasīs gan šo resursu, gan datus, gan arī šo novērtējumu. Un ko mēs darām ar tiem brīvprātības standartiem? Respektīvi, ir tātad 4 obligātās ziņošanas jomas, par kurām ir jāziņo. Tad ir vēl citas jomas, par kurām ir jāziņo. Vai mēs varam paši izvēlēties, pieņemsim tur klimata ietekmi, tur mūsu ūdens patēriņš, uz dabas daudzveidību, uz darbiniekiem piegādes ķēdē un tā tālāk. Vai mēs paši to pēc tā kā brīvprātības principu izvēlamies, vai mēs šo standartu ņemam pēc viņa ziņojam, vai mēs arī skatāmies caur būtiskuma prizmu un tad pamatojam, kāpēc mēs esam šo standartu paņēmuši vai neesam paņēmuši. Jā, tieši šī būtiskuma novērtējuma rezultāts ir tas, kas mums iedod to atbildi. Kas ir tās jomas, kas mums šīs analīzes rezultātā iezīmēsies. Tātad vai mēs radām šo ietekmi, piemēram, pieminētais ūdens resursu patēriņš. Atkal, ja mēs esam uzņēmums, kurš izmanto šo ūdens resursu,
tad tā būs joma, pie kuras mums būs svarīgi gan apzināt patēriņu, gan to, cik lielā mērā šis resurs mums būs pieejams, kādi pastāv riski, cik varbūt šis te ūdens, tas scarcity jautājums. Ja? Ja, piemēram, šīs analīzes ietverā mēs redzam, ka mums ir ļoti plašs, piemēram, šo te piegādes ķēžu ietvers attiecībā varbūt uz trešajām valstīm, kur varbūt šis darba spēks var būt kaut kādā veidā mazāk pasargāts, nekā varbūt mēs esam raduši, piemēram, Eiropas Savienībā. Iespējams, ka tā ir tā joma, uz kuru mums kā uzņēmumam būs jākoncentrējās un jāziņo. Tā kā atbildot, vai tas ir brīvprātīgi, kā mēs vienkārši paņemam un izvēlamies, īsti nē. Tai izvēlei būtu jāsaskan ar šīs te mūsu analīzes rezultātu. Ja es esmu līdz šim balstījies, veidojot ziņojumus uz Global Reporting Initiative standartiem, tiem saucamiem GRI standartiem, vai un cik daudz šie standarti saskan ar jaunajiem topošiem SRS standartiem? Ja tu kā uzņēmums esi ziņojis un esi vadījies pēc GRI un ziņojis saskaņā ar GRI, tad tev jau ir ļoti laba bāze. Jo arī šis SRS standarts daudzajādā ziņā sakrīt. Mēs varam redzēt gan rādītājus, gan arī šo te pieeju ziņošanai, kur mēs varam vilkt paralēlas, kas ir ļoti līdzīgas vai principā tādas pašas. Protams, ar niansēm, piemēram, šis dubultais būtiskums. Ja? Lūk, bet, kā jau es minēju, tad tu kā uzņēmums esi jau, tā teikt, es teiktu, priekšā tiem, kuri vēl, piemēram, GRI vispār nav redzējuši. Ja? Bet SRS-am ir krietni tāds izvērstāks, es teiktu, šis te obligāti ziņojumu standartu saturs, ja, kur, piemēram, GRI, tas bija vairāk saistīts ar tavu būtiskumu novērtējumu. Tev tā nepateikt. Bija daļa, kas tev ir kā obligāti ziņojumie, bet, piemēram, tādi ar vidi varbūt vairāk saistīti. Viņi bija tomēr diezgan specifiski, un tu varēji pielāgot tieši sava būtiskuma šīs būtiskuma matricas ietveram. Savukārt ar SRS tev ir pateikts jau, šos rādītājus tev būs jāziņo. Jo mēs kā Eiropa redzam, ka mums šie dati ir nepieciešami, mēs gribam šo te informāciju apkopot, lai mums ir skaidrs, cik labi vai slikti mums veicās vienā otrā daļā. Lūk, tā kā es neteiktu, viņi ir atšķirīgi. Ir vienkārši jauns līmenis nācis klāt. Bet tas nav tā kā diena pret nakti. Ja? Būtībā pamata informācija, pamata tēmas un pamata aprēķina metodas jau paliek tās pašas. Tikai tas, ka kaut kur ir padziļinātāk, kaut kur ir, droši vien jau, ka visur būs padziļinātāk. Padziļinātāk, jā. Ja mēs šo terminu izmantojam, tad būs padziļinātāk, tas gan. Kā ir, tātad mēs zinām, ka šis ilgtspējas ziņojums būs daļa no gada pārskata. Taču tāpat laikā šim ilgtspējas ziņojumam ir jābūt publiski pieejamam, viegli atrodamam, lai arī jebkurš klients, interesants, viņu var viegli saprotami izlasīt un tā. Un ņemot vērā to pieredzi un kā tas līdz šim tā praksa ir, ka šie ziņojumi ir ārkārtīgi skaisti. Viņi ir ar bildēm, ļoti skaisti noformēti, advancēti. Un es esmu pat redzējusi, un vispār jau arvien aktuālāk kļūst šī tendence pēc šo ziņojumus pārvērst tādos video stāstos, ja, ka tev pat ir tādi vairāk video rullīši, un tu atver vaļā to mājaslapas sadaļu, un tad tev ir, kur par mūsu darbiniekiem mūsu ziņojums, un kur par mūsu biznesa ētika ir mūsu ziņojuma daļa. Un tad kā tad es tagad tajā gada pārskatā arī iekšā? Kā tas viss tālāk tagad notiks tā praktiski? Vai tad es tad atmetīšu to skaisto daļu, un man būs tagad tabulas, un kas tās tabulas lasīs un skatīsies, un vai tas arī nebūs tāds, dubults darbs atkal? Jā, tev būs tabulas. No tabulām tu, diemžēl, neizvairīsies, jo standarts arī, jau šobrīd mēs varam redzēt vienā no šo general standards, latviski runājot, vispārējie standarti. Arī jau pielikumu, kur mēs redzam, tad, kā būtu jāstrukturē šī vadības ziņojuma sadaļa, kas būs veltīta šim ilgtspējas pārskatam. Tātad tabulas būs.
Es domāju, ka uz to var paskatīties no diviem veidiem, no divām pusēm. Viens varbūt mūsu gada pārskati. Tagad piedzīvos tādu renesansi, un mēs to skaisto un to foršo ieliksim tagad kopā ar šo finanšu informāciju. Jo, principā tā jau arī ir diezgan ierasta prakse arī līdz šim. Jā, varbūt ir uzņēmumi, kas bija izvēlējušies ļoti apzināti veidot divus atsevišķus ziņojumus, tātad šo finanšu pārskatu un ilgtspējas ziņojumu, bet bija arī tikpat daudz uzņēmumu, kas to jau bija salikuši kopā, kā šīs te gada grāmatas vai gada pārskatus un ilgtspējas ziņojums, ja, kur dzīvoja šīs abas sadaļas diezgan, es teiktu, ļoti tā labi kopā. Lūk, tā kā es domāju, ka mēs pielāgosimies, atradīsim to veidu, kā ielikt gan šo te tabulu un datus, lai viņi ir tajā formātā, jo šeit ir arī jāatcerās, ka šim te ilgtspējas pārskatam, kas būs tātad vadības ziņojuma sastāvdaļa, būs arī šis te elektroniskais formāts, tātad viņam būs jābūt mašīnlasāmam, un tas nozīmē, ka tā būs ļoti konkrēta forma, kā to izdarīt. Tur mēs nevarēsim varbūt tik brīvi būt tajā, kā mēs kā uzņēmumi šo informāciju prezentēsim, bet tajā pašā laikā neviens jau nav mums aizliedzis, piemēram, veidot arī šīs te mājaslapas sadaļas un varbūt šīs te tabulas pārvērst, piemēram, tevis pieminētajos video stāstos vai kā citādi. Vienkārši tas pirmais solis ar ilgtspējas pārskatu, kas būs šī te vadības ziņojuma sastāvdaļa, varbūt tādos liekos tekstos vai bildēs nepazaudēt tās būtiskās lietas. Tad tiešām šos te rādītājus, kas ļauj gan novērtēt konkrēto uzņēmumu, gan paskatīties varbūt vienas nozares ietveros, jo tajā brīdī, kad ja šis standarts tiks ieviests un tā atbilstoši ieviests, tad tas ir tas mērķis, kuru mēs varam sasniegt. Tātad iespēju salīdzināt uzņēmumu sniegumus, kas šobrīd ir salīdzinoši problemātiski, jo ir gan dažādi standarti, gan dažādas pieejas. Un tas, ko mēs vispār varam sagaidīt viena, otra, trešā uzņēmumā šajos ziņojumos, ir ļoti, ļoti atšķirīgs. Un tad, ja mēs gribam salīdzināt, vai mēs to vienmēr varam izdarīt? Īsti nē. Tad, attiecīgi, šobrīd ar tādu standartizētu pieeju, ar tabulām, ar vienotiem rādītājiem, mēs to varēsim izdarīt. Mēs varēsim izdarīt secinājumu, kurš tad ir ilgtspējīgāks varbūt vienā vai otrā nozarē. Tu minēji tādu vārdu mašīnu lasāms. Jā. Vai tu lūdzu vari mazliet vēl vairāk atšifrēt šo jēdzienu? Mašīnu lasāms, tas nozīmē, ka tā varbūt cilvēku valodā runājot, ka šo te ilgtspējas informāciju no vadības ziņojuma ar pielāgotu sistēmu vai programmu būs iespējams uzreiz, izvilkt ārā, un viņa būs ērti analizējama. Piemēram, analītiķi, kas šobrīd veic uzņēmumu novērtējums, varēs šos datus ļoti ērti dabūt sev, es nezinu, kādos formātos vajag, lai ar viņiem strādātu. Tāpat, piemēram, šī datu pieejamība, tātad tiek runāts arī, ka būs šis vienotais datu glabāšanas vai datu ievadas tāds portāls sistēma arī tādā Eiropas līmenī, kur šos te arī mašīnu lasāmos datus būs iespējams ļoti ērti izgūt. Ja? Jo šobrīd mēs ļoti daudz dzirdam, ka ilgtspējas ziņošana un dati, ka tā datu sadaļa ir tā problēma. Un kāpēc tā ir problēma? Piemēram, tajā brīdī, kad mēs kā, piemēram, banka gribam novērtēt savus klientus, nav mums to datu. Un tad mēs kā mēs pie viņiem varam nokļūt. Un tad, attiecīgi, šis te direktīvas ietvers, viņš runā par to, ka šiem te ziņojumiem būs jābūt tādā datoru un mašīnu lasāmā formātā. Šobrīd, piemēram, Latvijā ir biržā kotēti uzņēmumi, kuriem jau gada pārskati bija jāveido tādā formātā, kas ir tāds, es nezinu, vai tas klausītājiem kaut ko izteiks, bet XBRLs. Tātad atkal mēs tagojam savus
datus, savus rādītājus, tādus kā, piemēram, apgrozījums, peļņa ar noteiktu šo te formātu, un mūsu gada pārskats ir mašīna lasāms. Tātad ar sistēmas programmas palīdzību šos te datus ērti var izgūt. Un tad veikt tās darbības, kas ir nepieciešams. Tātad nevis, piemēram, kaut ko kopēt no PDF-a kaut kur, bet uzreiz tātad izgūt šos te finanšu rādītājus un attiecīgi ar viņiem tālāk tad jau veikt analīzi. Bet ko tas nozīmē tādā gadījumā man tajā visā datu vākšanas un apkopošanas procesā? Ja es saprotu, ka man ir gala rezultāts jāpārvērš šādā mašīnu lasāmā rezultātā, vai tas nozīmē, ka vienkārši tā ļoti pavisam tīri praktiski saprotot, es turpinu strādāt ar to pašu Excel, es tos datus vācu tajā pašā Excelī, lai man nav tas viss vēlreiz jāpārtaisa citādākā formātā, citādākā formatējumā un jāseko līdzi atkal kaut kāds kļūdas, jo tas datu apjoms jau ir un informācijas apjoms ir milzīgs. Tā elektroniskais formāts, ja tas mašīnu lasāmais formāts, viņš pieslēgsies tajā pēdējā stadijā. Tad, kad tu kā uzņēmums savus datus liksi vadības ziņojumā. Tad, kad tu būsi izveidojis savu gada pārskatu, vadības ziņojuma sadaļu, kurā ir šis ilgtspējas pārskats, tad tāds viens no noslēdzošiem soļiem būs veikt arī šī pārskata, es atkal varbūt neesmu IT vai neesmu tik ļoti tajā praktiski pati neesmu to nekad veikusi, bet tas darbs jau ir ar to gala dokumentu. Tātad ar to gada pārskatu, kas tev, piemēram, sākotnēji ir, piemēram, Worda dokuments, tev ar viņu ir jāveic nepieciešamās tur darbības, jāiezīmē attiecīgās datu vietas, datu rindiņas, jānotago, jānomarķē. Tātad, piemēram, tavs CO2 rādītājs, tur Scope 1, viņš tev ir konkrētā vietā, tu viņu iezīmē atkal, bet tur ir sistēmas un programmas, kas tiek izmantotas. Tu viņu iezīmē, notago, lai tā sistēma saprot, ka šis te rādītājs tad atbilst, piemēram, šim te CO2 apjomam. Vai, piemēram, šis rādītājs ir tavs darbinieku, piemēram, šis te, sieviešu, vīriešu īpatsvars, vai šis rādītājs tev ir patērētais ūdens. Šis ir tava elektroenerģija, kas ir no atjaunīgiem resursiem. Ja? Tā kā tu savā šajā te ilgtspējas pārskatā, attiecīgajā tabulā vai sadaļā šos te rādītājus iezīmēsi, lai tālāk jau šī te programma viņus var izķert vai izlasīt ārā. Te būtībā ne visi rādītāji, bet tie svarīgākie rādītāji. Tie, kas tev būs kā obligāti iekļaujami. Tātad tās sadaļas, kas konkrēti tev kā uzņēmumam ir jāiekļauj ilgtspējas pārskatā, tad tā sadaļa tev arī būs šādā te veidā jānoformatē. Parunājot vēl par datu vākšanu tīri uzņēmumā, saki lūdzu, no tavas pašas pieredzes, kā uzņēmumi vāc šos datus un apstrādā šos datus? Jo arī tas ir tāds gana liels jautājums, jo tāpēc, ka ir ļoti daudz iesaistītās puses, ir ļoti daudz dažādi dati, jāsavāc vienkopus, jāapstrādā, jāizanalizē. Jo īpaši, ja tas uzņēmums, kuram ir tāda ambīcija, tad reizi ceturksnī iziet cauri, paskatīties, kā mums iet ar mūsu rādītājiem, ko mēs vēl varam izdarīt, kaut kāds atskaites iegūt, kas ir tas labākais rīks, kā to visu darīt. Jo no vienas puses šobrīd, es teiktu, milzīgu bumbu piedzīvo dažādi startupi, kas piedāvā dažādas programmas. Nāciet, tikai pērciet mūsu platformu, jums būs ESG reporting super vienkārši, mums viss būs pie mums strādās. Citi saka, nē, mēs labāk taisam to tādu lielā pamatīgā Exceli, jo nav nekas labāks par Exceli, un tad mēs no Power BI kaut ko izvilksim ārā. Kas ir tas, ko tu esi redzējusi tavā pieredzē, kas strādā? Kas varbūt mazāk efektīvi strādā un kā vispār, ja man tie dati nav vākti, bet es esmu vairāk fokusējies, kur mums ir forši šitā iniciatīva, par to mēs varam pastāstīt, šito mēs varam pastāstīt, šito mēs varam pastāstīt, bet tagad, ka tam visam jābūt ir sistemātiskam, jo īpaši no tā aspekta tev ir jānoliek kaut kāds tas tavs nulles punkts, kur tu viņu uztais vienreiz, viņu uztais pamatīgi, lai tu uz tiem nākamajiem gadiem var sevi salīdzināt, kā tev ir gājis un atskatīties un izvilkt kaut kāds koeficients un uzlabojums. Tā sistēmai jābūt ir ārkārtīgi pārdomātai, tādai, kas ir gatava strādāt tev ilgtermiņā un palīdzēt tev. Tas, ko es šobrīd redzu un strādājot ar klientiem, runājot ar uzņēmumiem, šobrīd ilgtspējas dati dzīvo daudz un dažādos gan Exceļos, gan sistēmās, gan
vēl citos formātos, arī papīrā patiesībā. Jā, būsim godīgi. Tādēļ šobrīd tas, ko tu arī pieminēji, ka aizvien attīstās un šis te piedāvājums dažādiem risinājumiem, mums būs tam jāaiziet cauri, lai varbūt tos labākos tad tagad atsijātu un atrastu. Bet tas, ko es vienmēr arī uzņēmumiem aicinu, ir sākt ar to, ka apzināt, kas tad ir šobrīd tās datu vietnes, cik daudz man no tā nepieciešamā ir pieejams, piemēram, manā šobrīd izmantotajā grāmatvedības uzskaitas sistēmā, cik daudz man apkopo kolēģi varbūt kādos Exceļos vai vēl kādās citās formās. Tā kā saprast, kur tad man tie dati ir. Un tad izejot no tā, paskatīties, kur es varētu ieviest varbūt kādas automatizācijas mehānismus, ko es varbūt varētu jau saintegrēt kopā. Un, nav nekas slikts sākt ar Exceli. Ja tu esi tādā patiešām sākumā, jā, tas Excels var būt tas tavs pirmais posms. Bet tad, kad mēs augam un attīstamies, un mēs varbūt no tādas sākotnējās, pavisam tādas minimālās ziņošanas ejam uz tiem nākamajiem līmeņiem un ejam uz šo SRS standārtu, tajā brīdī jau ir jādomā, kas varētu būt tas rīks. Bet tādas vienas atbildes, kas derēs pilnīgi visiem uzņēmumiem, nav. Noteikti ir jāpaskatās. Varbūt, kas jau, piemēram, no tām sistēmām, ko es šodien izmantoju, varbūt ir kaut kādi papildinājumi, ko es varu ieviest, kas man atvieglos arī šo ilgtspējas datu sadaļu. Ja? Tā kā paskatīties no tā, kas būtu varbūt tas pieejamākais šobrīd. Ja? Bet es ieteiktu tā pa solīšiem. Jo uzreiz lielu programmu vai lielu sistēmu, visu. Kā es paņemu cilvēku atbildīgo, saku, ka tev ir jāuzbūvē tagad sistēma? Varam arī tā darīt, bet vai tajā brīdī, kad tu pat vēl īsti neesi nonācis pie tā, kas tev jau šodien ir, diez vai tev tā sistēmas tāda uzreiz, tāda revolūcija izdosies. Saprotam, kas mums ir, kur mēs šobrīd glabājam, un tad sākam varbūt izņemt ārā tās visneefektīvākās daļas, tās uzlabojam. Ja? Un tas, ko tu pieminēji par to, ka mēs šiem datiem sekojam tā kā regulāri līdzi un padomājam par to, jā, mums tas būtu jādara. Šobrīd, diemžēl, bieži ir tā, ka mēs tikai reizi gadā mēs tagad kaut ko mēģinam tur savilkt un saprast, kā mums ir veicies. Bet, ja mēs tā esam sev nosprauduši gan šos te mērķus, uz ko mēs ejam, tas ir svarīgi mums zināt, kā tad mums tādā operacionālā līmenī, kā mums veicās, kas mums izdodās, kas ne. Varbūt mums ir, jāmaina tas uzsāktais ceļš, ja? Un tad tā datu pieejamība ir svarīga. Saki, lūdzu, cik efektīvi uzņēmums var ziņot, ja viņam nav ilgtspējas stratēģija? Ja viņš nevar ziņot attiecībā pret šiem te strateģiskajiem mērķiem. Vai viņš var ziņot tā kā, mēs esam tādi, kādi mēs esam, un mēs, protams, gribam būt labi. Un šobrīd jau visur skan, ja tev nav tie strateģiskie mērķi, tad tu tur tikpat kā nekur neesi. Un vai arī, teiksim, šis te, hypes ap to ilgtspējas stratēģiju, viņš nav mazliet varbūt pārspīlēts tāds, cik viņš ir tāds realistiskā realitātē balstīts, vai tiešām tai stratēģijai ir tik izšķiroša nozīme tam uzņēmumam, ja viņš var vienkārši darīt labas lietas un stāstīt, ka viņš dara tās labās lietas. Tātad šobrīd mēs mēs paskatāmies uz Latviju, paskatāmies arī varbūt plašāk, arī tādā Eiropas līmenī. Mēs kā uzņēmumi mākam aprakstīt lietas. Mēs esam ļoti skaisti iemācījušies rakstīt un slavēt sevi un tā, pa skaisto. Raini mums iemācīja mīlēt skolā. mēs ļoti to mēs mākam. Tur mums, kas esam sasnieguši to līmeni. Tad nākamais, ja mēs paskatāmies, cik daudzi māk un ir izvēlējušies un iekļaujušies ilgtspējas pārskatos tādus rādītājus.
kas būtu gan konkrēts cipars, piemēram, patērētajiem resursam. Tātad, ja mēs, piemēram, to pašu energo resursu ietveru, cik daudz mēs varam nolasīt un saprast, cik mēs kā uzņēmums esam izmantojuši vienkārši to elektrību, kas mums ir pieejama, vai mēs esam meklējuši iespēju, piemēram, pāriet uz tādu, kas tiek iegūta no šiem te atjaunīgajiem resursiem. Tātad rādītāji, cipari, kvantitatīvi dati. Tur mums jau drusciņi tā sliktāk ir. Mēs smuki visu esam aprakstījuši tādos apgalvojumu formātos, bet ar datiem vēl tik labi to informāciju nepamatojam. Ja? Tātad tas mums ir jāmācās vēl. Un savukārt trešais līmenis ir, cik daudz mēs šo te aprakstošo datu sadaļu analizējam pret mūsu uzstādīto mērķi. Ļoti maz. Ļoti maz. Ar izņēmumiem, bet diemžēl ļoti, ļoti maz. Mēs vairāk skatāmies tā kā absolūti. Piemēram, iepriekšējo gadu pret šo gadu. Bet vai tas ir labi? Vai tas pieaugums vai samazinājums kādā no rādītājiem? Vai tas mūs ved tur, kur mēs gribam nonākt? Mums ir ļoti grūti atbildēt, jo mēs bieži vien nemaz nezinām, kur mēs gribam nonākt. Un tādēļ, atgriežoties pie šī stratēģijas, ja mērķa nospraušanas jautājuma, tā ir tā atbilde. Iespējams, ka mēs varam darīt vienkārši darīšanas pēc, bet vai tad mēs nonāksim tur, kur mēs gribam nonākt? Tas mans redzējums ir, ka mums sākumā būtu jāapsēžās, jāsaprot, kur mēs esam šodien, kāda ir tā mūsu ietekme uz vidi, ko mēs darām sociālajā ietverā un kas mums ir ar pārvaldību. Jāsaprot, kur ir tie problēma jautājumi, kur ir tās iespējas, kuras mēs varam un gribam un spējam ietekmēt, jāizvirza šie mērķi un mērāmi, lai mēs redzam, vai mums izdodas. Un tad arī ziņošanā mums jau ir struktūra. Un mēs varam redzēt rezultātu, cik viņš labi mums veidojās, cik ātri mums tas izdodās. Kas var saprast, kur mēs esam? Skaidrs, tad bez tā stratēģijas tomēr nekur. Jā. Jā. Tā es gribētu teikt, jā. Tie uzņēmumi, kuriem nav direktīva virs viņu galvām un kuriem šie obligātie ziņošanas standarti arī vēl diezgan tālu, bet viņi grib vienkārši priekš sevis, lai sevi tā kā nomērītu, lai saviem klientiem, sadarbības partneriem parādītu, cik viņi ir forši. Kā tev šķiet, cik aktuāli vairs būs tuvākā nākotnē tādi ziņošanas standarti kā UN Global Compact vai tas pats GRI vai pēc šiem SDG standartiem vai ESG Nasdaq standartiem? Vai tie vēl standarti dzīvos un vai tos vēl vispār ir vērts ņemt tiem uzņēmumiem, kas pēc brīvprātības principa grib ziņot? Tas ir tāds ļoti arī... Es domāju, ka mēs redzēsim, kāda tā attīstība būs, bet mana pārliecība ir, ka ja uzņēmums to dara ļoti, patiesi tikai tāda pēc brīvprātības principa, un viņam viņa potenciālais gala lietotājs, viņa ietekmes puse, kas šo informāciju izmantos, nav tā skaidri varbūt paudusi vai norādījusi to formātu vai to dziļumu. Piemēram, tāpat, banka vai finansējums sniedzējs, ja šim konkrētajam uzņēmumam nav, tā teikt, skaidri redzams, ka būs nepieciešami tieši konkrēti rādītāji un dati un tā tālāk, tad tāds uzņēmums, protams, var daudz varbūt brīvāks būt savā izvēlē. Un patiesi pielāgot to standartu vai to pieeju, kura tad labāk dara tajā konkrētā posmā vai attīstības līmenī, kurā šis uzņēmums ir. Tad atbildot uz tevu jautājumu, es domāju, ka tie standarti viņi tāpat paliks un dzīvos, varbūt vienkārši tas, kā viņi attīstīsies. Viņi nepazudīs uzreiz, viņi būs. Tā kā uz viņiem varbūt paskatīties un saprast, novērtēt. Jā.
kaut kā... Es esmu dzirdējis to diskusiju, kad uzņēmumi saka, tad, kad mēs ziņojam tā brīvprātīgi, lai vienkārši pastāstītu, cik forši mēs darām lietas, bija tik forši to visu informāciju vākt un apkopot un tā. Un tad mēs izdomājam, ka mēs varētu paņemt standartus un pēc tiem standartiem ziņot tā, lai būtu vispār pieņemti. Un tā bija īstēle. Un mēs sapratām, ka tur viss tas foršums pilnībā pazuda. Un mēs pilnībā nogrimam tajos datos. Un tur vairs nav nekā forša, nekā mīļa, nekā ar ko priecāties un lepoties. Kad arī tas pats ziņošanas process, viņš patiesībā uzņēmumā kļūst ļoti smagnējs un pazūd tā dzirksts. Un otra tāda interesanta tendence ir, kad tas viss tas datu vākšanas process, viņš ir arī gan apgrūtinošs. Jo kuram gan no mums patīk savā ikdienā pildīt Excelus, vākt datus, kaut ko skaitīt. Un pazūd tā emocionālā, tas pacelātība, ka mēs taču gribam izstāstīt par foršām lietām patiesībā. Un tas visiem kļūst kā apgrūtinājums, un tad tā ilgtspēja, un tad tas ESG, un tu atkal pie manis nāc, un es tev negribu nekādus datus dot. Kad ļoti arī tā ziņošana kaut kur bišķiņ nosit to garšu un to garu uzņēmumos. Un tas jautājums, ko tad darīt? Kā tos cilvēkus tomēr saprināt? Vajag vākt, un tas ir forši vākt, un ir vēl foršāk taisīt to trako ziņojumu. Tieši tā, ar tādu entuziasmu. Bet es varbūt aicinātu arī padomāt, piemēram, par finanšu pārskatu. Šobrīd jau neviens nejautā, kāpēc man vajag peļņas zaudējumu aprēķinu, vai kāpēc man ir bilance, un kāpēc es tos datus vācu. Bet to vāc tikai viens departaments. Jā, taisnība, bet no tā jau ir atkarīgs kopējais uzņēmuma. Citi departamenti nezinu, kad otrs nabadzīgs tur strādātu. Redz, tagad mums būs darba dalīšana. Jā, bet ja mēs gribam būt godīgi pret sevi un tajā, ko mēs kā uzņēmums arī liekam šajā ilgtspējas ziņojumā, tad mēs esam tomēr gājuši pietiekami tādu lielu arī attīstības ceļu. Jā, varbūt pirms tiem pašiem pārdesmit gadiem bija pilnīgi ok ziņot tā, kā mēs to darījām. Bet šodien mēs redzam, ka tie dati un tā informācija ir tas pamats, lai pieņemtu lēmumus, lai saprastu, kur mums novirzīt, piemēram, savas investīcijas, kur mēs varam sasniegt to labāko rezultātu. Kā mēs uz tām atbildēm, kā mēs varam iegūt šīs atbildes bez datiem, bez to analīzes. Es domāju, ka mums to ir ļoti grūti izdarīt. Protams, iespējams, ka ir iespēja ieskatīties kādā stikla bumbā, ja, un tagad atbildes gūt, bet tādā reālajā dzīvē tie dati spēlē to lomu. Redz, vai jau ir tas, ka mēs dzīvojam tik ļoti neprognozējumos laikos šodien. Arī. Kad tu jau vari skatīties un balstīties un domāt un prognozēt, bet tu nezini, kas tev būs nākamēnes, jo tev ir viens šoks pēc otra, un cik daudz uzņēmēji saka, ārprāts, kā es gribētu dzīvot atpakaļ pirms tiem 3 gadiem, kad es zināju, kas man būs pēc mēneša, pēc 2 mēnešiem. Bet tas ir tas iemesls, ko mēs arī runājām, ka tev nepietiek reizi gadā paskatīties uz to, kas notiek. Jo tā vide, jā, viņa ir tik ļoti mainīga, ka tie satricinājumi vai tie ārējās vides, piemēram, apstākļi, viņi tev notiek ātri. Ja? Un ja tu tos savus novērtējumus vai tos datus iegūst tikai pēc, gada, ja? Tad tu palaid lietas garām. Saki, lūdzu, vai uzticot ziņojumu veidošanu ārējam papildspēkam uzņēmums iegūst? Vai uzņēmums var iegūt kvalitatīvāku ziņojumu nekā tad, ja viņš to pats dara? Kas ir tā pievienotā vērtība, ko ārējais spēks var palīdzēt šo ziņojumu sagatavot? Vai tur nav kaut kādas lietas, ko var palaist garām, varbūt netīšām? Mana pieeja un tas mans redzējums ir, ka šis ārējais palīgs var nākt talkā ar rīkiem, ar vadlīnijām, ar atbalstu. Bet ārējais palīgs, viņš nevar tā pilnīgi iekāpt uzņēmumu kurpēs. Vienalga uzņēmumam būs daudz
dziļāka un plašāka izpratne gan par sevi, gan par savu darbības šo sfēru un vidi. Tādēļ šis ārējais atbalsts, viņš var nākt ar tādu tehnisku palīdzību, palīdzēt atrast un noformulēt tos jautājumus, ko uzdot, kā veikt, piemēram, šo mūsu jau sarunāju pieminēto datu apkopošanu, kādus rīkus labāk izmantot, kuri būtu piemērotāki konkrētajam uzņēmumam. Ja? Tā kā palīdzēt ar tādiem, es teiktu, varbūt darba instrumentiem. Un tādā sadarbībā tas rezultāts būtu varbūt ātrāk sasniedzams, ar mazāku laika patēriņu, efektīvāks, varbūt ar kaut kādām mazāk kļūdām, jo ir šī tāda sistēma, ceļakarte. Jā. Lūk, un uzņēmumam ir jābūt klātesošam šajā procesā. Tāda, kā lai saka, pilnīga atdošana ārpus. Es domāju, ka uzņēmums vairāk zaudē, nekā varbūt gala rezultātā iegūst. Jā, tā kā tāda piesaistīšana, šī ārējā eksperta, lai atbalstītu, lai saņemtu palīdzību šajā procesā, tas, manuprāt, ļauj sasniegt daudz tādus veiksmīgākus un labākus rezultātus. Un kas ir tā pievienotā vērtība no tā, ka es atdodu savu ziņojumu auditēt? Jā, ar attiecībā uz šo auditu jau šobrīd ir uzņēmumi, kas ir izvēlējušies. Arī pieminētais Global Reporting Initiative, viens no šiem pamatstandartiem, runā par to, ka vai šis ziņojums tiek auditēts vai netiek. Ja? Un šī ārējā auditora piesaiste un šī atzinuma saņemšana, principā tas ir tāds kā papildu kvalitātes tāds apliecinājums, ka konkrētais ziņojums ir sagatavots atbilstoši izvēlētiem standartam. Viņš satur tos datus, ko standarts ir noteicis. Ja, un tad iedod varbūt tādu lielāku pārliecību arī šim ziņojumu lasītājiem, šai ietekmes pusē ārējiem lietotājiem. Par nākotni runājot, šī auditora iesaiste būs obligāta visiem tiem uzņēmumiem, kuri ziņos saskaņā ar direktīvas prasībām. Tātad tas process, šis pārbaudes process būs kā tāds noslēdzošais posms pirms publicēšanas, pirms šo ziņojumu laist un padarīt pieejamu no uzņēmuma puses. Galvenie ieguvumi šajā procesā uzņēmums viņš viņš saņem šo novērtējumu. Kāds tad ir varbūt šis viņa izveidotais process attiecībā uz datu apkopošanu? Jo auditors ies un prasīs, kur šis rādītājs, kā viņš ir ticis iegūts, kas ir tie dati, kas ir tie avoti, kāds ir bijis šis datu iegūs process. Ja, un tāda šī novērtējuma rezultātā iespējams uzņēmums arī varbūt kaut kādas var būt atziņas, kas būtu jāuzlabo, vai pie kā jāpiestrādā, vai varbūt tieši otrādāk. Viņš gūs ļoti tādu labu pārliecību, ka viss ir labi, ka viss strādā, un attiecīgi šo atzinumu ir iespējams saņemt pavisam tā vienkārši. Bet vai es varēšu doties pie jebkura auditora, jeb man tomēr būs tādi specifiski, jo mēs tomēr runājam par ilgtspēju, kur ir jāsaprot bišķiņi gan par tām emisijām, un ja vēl tu esi bijis tas drosmīgs, kas aprēķinājis Scope 3 emisijas, gan par to energoefektivitāti, gan arī par šiem daudziem sociālajiem aspektiem. Tur ir gana specifisks šīs zināšanas. Ja tomēr auditors vairāk skatās uz to formu, uz aprēķinu principiem un uz datu tādu korektu atspoguļošanu, bet ne jau uz to pašu jēgu ar tiem datiem. Atbildot uz to jautājumu sākumu, principā uzņēmums varēs izvēlēties auditoru. Auditoram kā tādam būs jāatbilst noteiktām prasībām, lai viņš varētu šādu pakalpojumu sniegt. Tāpat kā, piemēram, šobrīd sniedzot finanšu pārskatu auditu, ir noteiktas prasības attiecībā uz šī auditora revidenta kvalifikāciju un tā tālāk. Ja, tāpat arī attiecībā uz šo ilgtspējas pārskatu auditu būs jābūt atbilstoši kvalificētam, lai šādu pakalpojumu sniegtu. Ja. Tas nevar būt
tā pavisam tāds, kā lai saka, cilvēks no ielas. Ja? Lūk, par zināšanām. Jā, protams, lai šos te ilgtspējas pārskatus pārbaudītu, šīm zināšanām ir jābūt. Par to, uz ko tiek likti uzsvari šīs te pārbaudas ietveros. Tātad, tu jau arī Maija ļoti pareizi norādīji. Tātad, pirmkārt, vai ziņojumā ir iekļautas tās sadaļas, tie rādītāji un tās prasības, kas konkrētajam uzņēmumam ir obligātas saskaņā tātad ar šo te standartu. Tātad pats saturs kā tāds. Pēc tam, kā ir iegūti šie te rādītāji, tātad šie te uzņēmuma iekšējie procesi attiecībā uz datu apkopošanu sistēmām, kas tiek izmantotas. Tad par to, vai aprēķini kā tādi, jā, tie ir jautājumi par metodoloģiju, ko uzņēmums ir izmantojis, vai ir skaidri, kāda šī metodoloģija ir bijusi. Kāpēc tieši tāda? Jā? Tā kā, tie ir tie jautājumi, uz kuriem uzņēmumiem būs jāspēj atbildēt. Lūk, tā kā, šī auditora loma ir pārliecināties un dot šo te atzinumu, ir vai nav šis te pārskats tāds, kurā, piemēram, nav kaut kas kārtībā, vai tieši pretēji, auditors nav konstatējis, piemēram, kaut kādas būtiskas nesakritības. Ja? Viens no maniem tādiem noslēguma jautājumiem ir tava personīgā preference. Ilgtspējas ziņojums, ESG ziņojums vai korporatīvās sociālās atbildības ziņojums? Ilgtspējas ziņojums. Kādēļ tā? Man viņš labāk skan ausī. Bet, ja tā nopietni, tad tas ir tas termins, ko izmanto arī šī korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva. Tad iepriekš šī pirmā direktīva par ilgtspējas ziņošanu runāja par nefinanšu ziņojumiem, par kaut ko, kas ir varbūt mazāk svarīgs kā finanšu, ja? Nefinanšu. Tad šobrīd šo nefinanšu upgreido vai paaugstina uz ilgtspēju. Un šis te ilgtspēja, man tas jau šobrīd ir tas termins, kurš iekļauj gan vidi, gan sociālo, gan pārvaldības jomu. Tāpēc es viņu redzu kā tādu visaptverošu terminu. Ja? Tāpēc tas vairāk. Un savukārt ESG, jā, tas ir tas veids, kā mēs par ilgtspēju runājam, kas ir tās komponents, ko mēs viņā iekļaujam. Bet viņš tāds anglicisms. Korporatīvs ļoti tāds. Jā, bet kaut kā man tā ilgtspēja vairāk. Man ļoti patīk tā diskusija, kas ir no jauna tādā globālā telpā uzvirmojas par to, ka jau tā plaisa starp sustainability un ESG kļūst arvien dziļāka. Un kad sāk veidoties jau tāda kustība, kas saka, ka mēs nevaram runāt par sustainability un ESG, ka tās tomēr ir divas dažādas lietas. Un tad, kad mēs runājam par to sustainability, tad lielākais fokus tomēr ir uz to vidi. Kamēr ar to ESG mēs tur kaut kāda biznesa ētika, datu drošība, kāds tam sakars ar to vidi un to kopēju sustainability. Tas tomēr tāds ļoti korporatīvs un tāds izmērāms instruments, ko vairāk pārsvarā arī izmanto investori. Tas ir tāds mēri instruments, un viņus tomēr nevar jaukt kopā. Un vienmēr ir ārkārtīgi interesanti paskatīties to diskusiju, kas notiek tādā globālā jomā. Bet, zini kā, lai runātu par ilgtspēju biznesa vidē, tas ir ESG. Tas ir ESG. Es domāju, ka tas tas ir tas, kā tas iztulkojās. Kā to var izmērīt? Kā to var izmērīt. Un noslēguma jautājums saka, lūdzu, ar ko tu ieteiktu sākt uzņēmumam, kurš pirmo reizi grib veidot ilgtspējas ziņojumu? Es viņam ieteiktu sākt ar tādu sarunu, ar īstenībā ar stratēģiju. Bet labi, aiziesim apakaļ no stratēģijas. Tad sākt ar ilgtspējas ziņojumu. Labi, tad pirmkārt mērķis. Kam tas ziņojums ir paredzēts?
Vai mēs gribam sev uztaisīt kaut kādu savu iekšējo tādu novērtējumu, vai mēs gribam, lai tas ir instruments, kuru mēs varam rādīt saviem klientiem, saviem sadarbības partneriem. Varbūt tas ir veids, kā mēs gribam sev pozicionēt kā darba devēju. Kas ir tas, ko mēs ar šo ziņojumu darīsim? Bet šeit es runāju par uzņēmumu, kuram nav visas tās, bagāžas, kāpēc tas ilgspējas ziņojums. Tātad, principā, uzņēmums, kurš tā kā klausās un dzird un tagad domā, kā varbūt komunicēt, un viņš redz, ka šis ilgspējas ziņojums varētu būt viens no tiem veidiem. Tad es saku, manuprāt, ir svarīgi atbildēt uz tos jautājumu, kas būs tas mērķis, ko es kā uzņēmums ar šī ziņojuma sagatavošanu gribu sasniegt. Un arī būt tās atbildes sniegšanā tādam godīgam pret sevi arī. Kad jāsaprot, ka tajā brīdī, kad es sākšu šādu ziņojumu gatavot, tad cik tālu es iešu. Vai es viņu saukšu par ilgtspējas ziņojumu, varbūt man viņš ir jāsauc kaut kādā citā vārdā, lai varbūt nemulsinātu. Tur jāsaprot tas mērķis, un tad jau tad tālāk jau tas tā kā atnāks. Man vēl tomēr pēdējais jautājums. Tad, vai es varu uztaisot ilgtspējas ziņojumu, vai es varu ilgtspējas ziņojumu ņemt kā tādu pirmo soli priekš savas stratēģijas izstrādes? Jeb labāk vispirms tomēr uztaisīt stratēģiju, kaut ko padarīt un tikai pēc tam caur ilgtspējas ziņojumu paskatīties, kā man ir veicies ar stratēģijas ieviešanu? Tie darba uzdevumi vai tie soļi, kurus tu veiksi kā uzņēmums, sākot šīs stratēģijas izstrādi, viņi principā arī tev savā ziņā ir kā tādi ievad darbi ar ilgtspējas pārskatam. Piemēram, šī te saruna ar ietekmes pusēm. Tas ir svarīgi gan domājot un definējot šo stratēģiju, savus mērķus, gan gatavojot ilgtspējas pārskatu. Tā kā principā, veicot šo darbību, tu jau nodefinē to ziņojuma, potenciālā ziņojuma saturu, jeb ietvaru. Tu nonāc pie tiem jautājumiem vai tiem virzieniem, kuri būs tie tavi ilgtspējas pīlāri, tie tavi būtiskie aspekti. Un attiecīgi, un šeit mēs varbūt arī mūsu sarunas laikā mēs runājam par to, ka mums ir tas mērķis, uz ko mēs ejam, mērķi rādītāji, mēs paskatāmies to sākotnējo rezultātu un tad kā mums veicās. Un šis te ilgtspējas ziņojums, viņam būtu jāiet šajā virzienā. Tātad ne tikai, ko es tajā iepriekšējā gadā, kas man tur, kādi man tur tie rezultāti. Es zinu, kurš tas vislabāk izdarīs, tātad tur es arī turpināšu, tur es arī uzlikšu to savu mērķi uz to vietu. Tas arī nav slikti. Ok, bet vai tas ir vienīgais? Forši, paldies tev, Mīš, ka tu ieskicēji šodien to visu to lielo loku, tēmu loku, to darba loku, to saturisko loku un arī to perspektīvu un pieeju šim ziņojumam. Man liekas, ka tas bija ļoti, ļoti vērtīgi un izgaismoja tos soļus, ar ko sākt un kā darīt un kam pievērst uzmanību un cik daudz tomēr tajos datos ir tā pati sāls un kad ilgtspējas ziņojums nav jāatver kā dzējolis, vai kā stāsts, vai kā teika, bet tas ir jāatver vairāk kā tāds matemātisks vingrinājums, teksta uzdevums, kur tev ir stāsts kopā ar konkrētiem datiem, kur tu arī paredz, uz kuriem tu tālāk beigās gribi nonākt un ar kādu ātrumu un cik lielu distanci tu šajā laikā arī vēlies pievērēt. Tā kā paldies tev, Mīļš, un ko uzņēmumu sākam domāt par saviem ilgtspējas ziņojumiem, neatkarīgi no tā, vai jūs esat pakļaut direktīvai vai vēlaties to darīt pēc brīvprātības principa, jo es aicinu to darīt tam dēļ vien, kad ar vien vairāk cilvēki tomēr, lai uzzinātu kaut ko par uzņēmumu, tā pamatīgāk sāk meklēt šo ilgtspējas sadaļu uzņēmumu mājaslapās un sāk meklēt ilgtspējas ziņojumus, jo tur ir gan smukā, gan nesmukā informācija. Tā teikt, mazāk smukā informācija. Tā kā paldies tev, ka biji šodien kopā ar mums, un paldies tev, Maija. Paldies tev. Paldies, ka biji kopā ar mums. Klausies podcastu Spotify un Apple podcasts platformās. Savukārt, ja tavam uzņēmumam ir nepieciešams palīdzēt noorientēties ilgtspējas jautājumos un izstrādāt ilgtspējas stratēģiju, sazināmies www.ziemeļmeita.com.